runāsim ar cilvēkiem Facebookā, patiešo Facebookā un citās vietnēs, ja, kam mēs veltījām šo tavu interviju. Aizsargi nav militāra organizācija, nav. Bet aizsargi ir gana profesionāli daudzās jomās. Kā tu domā, kura joma aizsargiem būtu tā svarīgākā? Jā, šis tāds samērā komplicēts jautājums. Es pamēģināšu operatīvi atbildēt. Kā jau mēs iepriekš runājām, tad būtībā aizsargu pienākums ir domāt par visām jomām, kas stiprina sabiedrību. Ja? Gan garu, gan miesu. Ja? Tā kā izcelt tur es īsti pat neko negribētu. Ja? Vienkārši jādara un jāskatās, kas vairāk, kurš spektrs tā vājā vieta, ja? Jā, tieši tā. Nedod Dievs, pat vājā vieta var nebūt, bet vienkārši uz kuru virzienu vairāk ir jāuzspiež, ja, tā podziņa. Bet kur ir tas var būt tas sabiedriskais spēks, kas ir vēsturiski viennozīmīgi, ir tas, ka profesionālajās vienībās, ja, vienalga, mēs runājam par armiju, vai par policiju, vai par ugunsdzēsējiem un tā tālāk. Cilvēki savādāk nevar būt, paldies Dievam, viņi saņem atalgojumu par savu darbību, ja, par darbu, tas jau viņiem ir darbs. Viņiem, protams, tas viss ir pavēles formā, tāpēc, ka citādāk tas nevar būt, tad jau tas vairs nav viņu profesionālais piegājiens. Bet savukārt mūsu tas bonus, ja tā teikt, ja, ir tas, ka mēs esam brīvprātīgi. Un šeit atkal es redzu savos, teiksim, biedros, īpaši tajos jauniešos, kas nāk pie mums, ja, un iestājās un nodod svinīgo solījumu un ir pilntiesīgi organizācijas sastāvdaļa. Ja. Viņi manī rada to sajūtu, ka ja viņi brīvprātīgi dara to, par ko ir runāts, un ar tādu entuziasmu, tad backgrounds viņiem ir pietiekami stabils, morālais backgrounds. Ja? Ar tādu brīvprātību var izdarīt ļoti daudz, un tas ir pierādījums tam, ka ja vēl viņi sāks ar laiku Dievs dos saņemt atalgojumu par to, ko viņi dara, un tas būs sintēzē ar šo brīvprātību, tad mēs varbūt sasniegsim ļoti, ļoti labus rezultātus. Ja? Tas ir tas, kas man dod vieš to ticību, ka mums ir kārtīga perspektīva.